Profesore Into Volodko, un es jums pastāstīšu par pamatiedzieniem par matricām. Matricas iedzienu matemātikā pirmais ieviesa angļu matemātiķis Silvestrs 1850. gadā, bet ar laiku matricas iegāja ne tikai fizikā un matemātikā, bet arī ekonomikā un inženierzinātnēs. Jo faktiski matrica ir skaitļu tabula, un visur, kur mēs izmantojam skaitļu tabulas, tur mēs izmantojam arī matricas. Un matemātikā par matricu sauc taisnstūrveida skaitļu tabulu. Katru elementu, katru skaitli matricā sauc par matricas elementu. Ja mēs ņemam vienu ailīti horizontāli, to sauc par matricas rindu. Savukārt vertikālu ailīti sauc par matricas kolonu. Šī uzrakstītai matricai ir M rindas un N kolonas. Tādā gadījumā saka, ka matricas izmēri ir M reiz N. Un pie elementa A indeksi I un J norāda matricas rindas un kolonas numuru. Piemēram, elements A2J atrodas 2. rindā un 3. kolonā.